Pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Jankundzīt, es ļoti atvainojos. Es tiešām ļoti atvainojos. Bet iedomājieties, cik šausmīgi interesanti. Nu, tas nav nekāds šķūnīts, tā nav nekāda rija. Tā ir klaušinieku māja. Un kas tad ir klaušinieks? Nu, tas pats nodokļu maksātājs tikai citos laikos. Nu, iedomājieties, tajos laikos arī viņiem likās, ka tās klaušas ir pa lielu. Un tad, lai apspiestu nemierus, tika izmantota armija. Nu, tas tiešām ir šausmīgi interesanti. Un iedomājieties, Jankundzīt, ja es jums uzdot atjautības uzdevumu, vai jūs zinat, kas ir ābals un bulis, bet, protams, ka jūs nezināt, tāpēc, ka tas ir kartupels. Un, ja runājam par kartupeliem, vai jūs zinājāt, ka no kartupeļiem var cept arī maizi? Protams, ka jūs nezinājāt. Un, Jankundzīt, vai jūs zinājāt, ka 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā ārpus Latvijas bija dzimušas 150 mirdzas un 2 no tām pat Ķīnā? Jā, nu, Jankundzīt, kā tu būs? Vai esi interesēju ar ekspozīciju Klaušinieks, saimnieks, pilsonis? Aiziesim! Tiekamies Turaidā!